Labdien! Šodien uz sarunu esmu aicinājis premjera amata kandidātu Ivaru Iebu no Latvijas attīstībai. Sveiki! Sveiks! Sāksim ar, kā parasti priekšvēlēšanu laikā, ar atskatu uz iepriekšējiem 4 gadiem. Bieži mēs salīdzinām gan ar to, kā ir bijis, gan ar kā iet Eiropai. Un jautājums ir, vai šajos 4 gados Latvija un valdības tas darbs ir veicinājusi, ka mēs esam veikuši kādu soli uz priekšu, vai tomēr ne tik ļoti? Tie ir 4 gadi stagnācija. Tajā nozīmē, ka mēs redzam, ka mēs esam palielinājuši to starpību starp mūsu brāļiem, lietuviešiem un igauņiem un mums. Mēs esam īstenībā bijuši ļoti pieticīgi attiecībā uz ekonomisko izaugsmi un tā. Un redz, pirms kara, pirms 22. gada, tas vēl būtu līdzies, kad Rusko, tā mēs čunčinājuši esam diezgan ilgu laiku, vai ne, kāds 15 gadus. Bet tagad tas sāk kļūt aizvien uzkrītošāk, un es domāju, tādā ziņā tie 4 gadi nav bijuši veiksmīgi Latvijai. Ne pēc kādiem parametriem, izņemot varbūt to, ka mēs esam sapratuši, ka ir jāiegulda aizsardzībā. 4 gadi, 3 valdības. Diezgan atšķirīgas pēc saviem uzskatiem, kas jādara. Vai tomēr ir kaut kas ir paveikts, ko vērtētu ar plusu zīmi? Tas, ka mēs ejam uz 5%, tas aizsardzībai, tas ir, manuprāt, kā nepārprotams sasniegums, kurš gan tika, principā, pamati tam ielikti vēl iepriekšējā Saeimā, respektīvi 13. Bet šobrīd mēs virzamies uz priekšu. Tas ir, vēl par veiksmēm runājot, mums ir izcils veiksmes kultūrā. Un es domāju, ka latviešiem un Latvijai kā nācijai tas ir pašapziņai ļoti svarīgi. Es te runāju, protams, par straumi un par visām citām lietām, kas ir, manuprāt, tā pieminēšanas vērtas arī sportā, bet, ja domā par politiku, man ir diezgan grūti iedomāties arī, tā pārmērīgi nevienam nebraucot virsū. Piemēram, tu vari nosaukt kaut kādu reformu, kas pēdējos 4 gados ir notikusi šīs te Saeimas ietvaros. Valdības, Kariņa, Siliņš, tagad Kulbergs, bet Kulberga tur droši vien Kulberga gan vainot, gan kaut kādas viņam milzīgas ordeņu kārtas klāt droši vien, ka nav īsti vietā, tāpēc, ka viņš tomēr ir 4 mēneši, vai ne, premjers. Bet, kopumā, kas ir noticis? Ir kaut kādi lēmumi tā kā pieņemti, izņemot to, ka mēs ar diezgan lielu rāvienu esam palielinājuši budžeta deficītu. Tas ir tas, ko tradicionāli mēs zinām, ka vienotības valdības vēl tur no Valda Dombrovska laikiem ir bijuši slavenas ar to, ka mēs tagad tomēr turamies tajos fiskālajos rāmjos. Tagad mēs no tā arī esam izgājuši ārā diezgan skaidri. Jā, tad paturpinot tieši par naudu, jo visiem vienmēr interesē nauda. Un ir politiskie spēki, kas publiski apgalvo, ka parāds ir brālis un ka mums jāturpina aizņemties, kamēr ir tāda iespēja. Savukārt ir arī tie, kas saka, ka tomēr ir jāapstājās, ir jāpārvērtē. Un šeit ir jautājums, vai parāds šobrīd ir Latvijas problēma? Parāds ir Latvijas problēma, un par to liecina vienkārši skaitļi. Proti, mēs šobrīd par parāda tikai apkalpošanu, ne par atdošanu, maksājam 1,1% IKP. Un tas visdrīzāk augs vienkārši tāpēc, ka procentu likums augs globāli. Vai ne? Tas ir apmēram tāds cipars, ka tur zinātnē nekas tāds Latvijai nekad nav bijis, un visi zinātnieki varētu tikai mest krustus par to, ka viņiem iedot tādu naudu, kādu mēs šobrīd par parādu apkalpošanu maksājam. Kultūra un sports kopā ir mazāk nekā tā parāda apkalpošana. Tu vari iedomāties, cik tas ir ilgtspējīgi. Ir lietas, protams, kas ir saistīts ar aizsardzību, un skaidrs, ka tur diezgan daudzas valsts aizņemās, bet, ja mēs paskatāmies, kur tā nauda ir aizgājusi, tur jau nav. Tā nauda lielākoties aizgājusi aizsardzības spēju veicināšanā. Tur ir vienkārši esošie izdevumi, sabiedriskā sektora algas, vai ne, kā lielākā pozīcija. Jautājums
jautājums, cik mēs ilgi šitā turpināsim, jo mēs uztraucamies par investīcijām, pamatot uztraucamies, tāpēc, ka Baltijas valstīm, kā zināms, ir tas ģeopolitiskais novietojums tāds, kāds viņš ir, un tā tālāk. Ja mēs paraugamies uz investīcijām, tad skaidrs, ka jebkurā investīciju pievilcības indeksā ārējais parāds ir viens no faktoriem, uz ko vienkārši investors skatās, vai man ir interesanti tajā valstī būt un kādi tur ir riski. Un mēs esam godīgāk ieguvuši pirmo vietu pēc publiskā sektora parāda starp Baltijas valstīm. Tad droši vien, ka nevajadzētu drausmīgi brīnīties, ka vismaz šajā pozīcijā mēs investoriem neesam tik pievilcīgi kā lietuvieši un igauni. Par parādu turpinot, līdz šim atsevišķi politiskie spēki stāsta, ka ir nepieciešams gan samazināt pašu parādu, gan vairs neaizņemties, bet tāpat laikā neviens nepasaka tos soļus, kas ir jāizdara, lai vismaz sāksim ar to, ka mēs vairs neaizņemsimies klāt, un tad kaut kāds plāns, kā mēs sāksim arī mazināt šo parādu. Ja domā par to, kā no tā tikt ārā, tad bezdeficīta budžets ir mērķis, uz kuru ir jāiet. Par to tā, ka neviens nestrīdās, ieskaitot arī pieminētie pārējie politiskie spēki. Jautājums, ko tur varētu iesākt. Pirmā lieta ir, kādā veidā mēs veidojam valsts budžetus un valsts budžeta likums. Proti viena no pieejām, protams, par ko ir daudz runāts, ir skatīties uz funkcijām, bez kurām var iztikt. Labi, tas nebūs vienkārši, bet tas būtu darāms, to būtu jāsāk nevis vienkārši runāt, bet darīt. Otra lieta ir tas, ka mēs taisām valsts budžeta likumus, izejot no vēsturiskās bāzes, viņu tur bišķiņi piekoriģējot uz augšu, tradicionāli, kā tas ir bijis iepriekš. Mēs neskatāmies uz reālajiem izdevumiem. Mēs zinām, ka, piemēram, tajā pašā aizsardzībā, par kuru šobrīd mēs runājam, ir pastāvošais budžets. Reālā viņa apguve ir diezgan liela starpība, ar diezgan lielu samazinājumu pret to, kas ir ticis ieplānots agrāk likumā, tā skaitā ar visām tām apropriācijām un tā tālāk. Tad varbūt skatāmies uz reālajiem izdevumiem, nevis uz kaut kādu iepriekš likumā ierakstītu papīru, kurš pēc tam tiek gada gaitā neskaitāms reizes koriģēts, jo tas atkal rada to foršo pēdiņās sistēmu, kurā tu gada beigās tur tev ir atlikusi naudiņa, kuru tad vajag, mēs tīri labi zinām, kā tas tradicionāli notiek valsts iestādēs drusku uzdzīvot, vai ne? Tad ir atkal jautājumi, protams, par visādām prēmijām, par visādām piemaksām un šitajām lietām. Un es domāju, ka nevajadzētu arī kaut kādu tādu drausmīgu konfrontāciju meklēt un stāstīt, ka visi ierēģi ir liekēži un neviens neko labu nedara. Tas galīgi tā nav. Bet tur ir, es domāju, ka tās valsts sektora algas, kuras pārsniedz vidējo tautsaimniecībā, būtu vienkārši jāiesaldē. Ja ir drausmīgi zemes algas, mēs zinām, ka vispār sabiedriskā sektorā ir pietiekoši daudz zemu algu. Tās, protams, ir jāceļ, bet ne tās, kas ir augšējā segmentā. Tie ir tie galvenie soļi. Plus vēl, protams, arī tas, ka mēs beidzot tomēr iemācītos drusku ātrāk apgūt to Eiropas finansējumu. Šobrīd, kā mēs to zinām, ir nākamais 7 gadu budžeta plānošanas cikls Briselē. Līdz šim, ja mēs paskatāmies uz to pašu atgūšanās, atjaunošanās mehānismu, tur ir 100 miljonu, kas vienkārši paliks pāri, kas netiks apgūti, vai ne? Arī struktūra fondos. Tur ir jautājums, kā to procesu intensificēt, kā dabūt to naudu tautsaimniecībā, jo tā ir budžeta nauda, kas mums pienākās. Jā. Tātad tas ir tas jautājums, kā potenciāli valdības vadītājs, kā padarīt šo procesu tik efektīvu, lai mēs spētu, jo šis arguments bieži izskan, ka tur ne tikai 100 miljoni ir daži fondi, kur ir stāv arī miljardi, bet mēs stāvam malā un gaidam, grūti saprast, ko mēs gaidam. Ko tad mēs gaidam? Piemēram, šobrīd, un tā noteikti būs viena no bieži pieminētām tēmām, tas ir jautājums par Rail Baltica. Par Rail Baltica tur ir vienkārši jāiet un jārunā ar komisiju, ka tā nauda, kura attiecīgās tajās ARF naudās nav tikusi notērēta, ka tā ir jānovirza Rail Balticai, bet tas prasa, protams, pamatojumu un tas prasa arī izpratni par to, kā komisija uz tām lietām skatās, jo skaidrs, ka tur jau, kā mēs to zinām, tur daudzas lietas, daudzas naudas summas, kuras nāk no Briseles, viņas ir iemarķētas speciāliem mērķiem, tad tā spēja pārliecināt Eiropas komisiju par to, ka mums to vajag kaut kam citam.
Es definēšu, ka mums nākamajos 4 gados ir tādas divas lielas, bet ļoti nepatīkamas lietas būs jādara. Vienu tu pieminēji, tas ir publiskā sektora algu pārskatīšana vai vispār publiskā sektora darbinieku skaita samazinājums. Tāpēc, kad šobrīd, ja mēs skatāmies, tad ir tā doma, ka tur cilvēki ir pa daudz, viņi strādā neefektīvi, mums ir tagad nāk klāt vēl mākslīgais intelekts. Vai ir plāns, skaidrs, teiksim, definējums, kas ir jādara ar mūsu pārvaldi valsts, lai tā kļūtu efektīvākā vai vismaz līdzinātos Igauniem lejšiem? Digitalizācija pilnīgi visās iespējamās jomās, izējot no tā principa, ka valstī un publiskam sektoram nav tiesība no tevis prasīt tādus papīrus un tādus dokumentus, kuri jau ir viņa rīcībā, kas notiek nepārtraukti. Piemēram, tur, nezinu, ja kādam ir iznākusi pēdējā laikā darīšana, piemēram, tur ar ēku nodošanu eksploatācijā. Man tur vienkārši ģimenē ir druskuņi tas stāsts par to, ka viena vēl tur veca vasarnīca ir tā kā jānodod eksploatācijā, un ja tas process ir vienkārši neaprakstāms, un tu labi zini, ka tas ir pašvaldībai, ka tas ir valstī, bet vienalga no tevis prasa neskaitāms uzmērījums paralēli vienu otram, un šito te, tas izsagot, tur nav, par to tā kā nebūtu nekādu beigos strīdi. Ja domā par to, kas attiecas uz mākslīgā intelekta ieviešanu, es domāju, ka tur ir jautājums par pirmkārt jau politisko gribu no ministra puses un no tās pašas, kā saka, viedās administrācijas puses, bet es teiktu, ka tur ir arī viena problēma, ar ko mēs saskaramies plašākā mākslīgā intelekta kontekstā. Mums ir ļoti, ļoti restriktīva, respektīvi ierobežojoša pieeja datu aizsardzībai. Skaidrs, ka mums ir tur GDPR un viss šitas te, bet, piemēram, ja mēs gribam, lai tas mākslīgais intelekts tiešām strādātu, mums ir jāpadara viņam pieejami dati. Tā ir diezgan liela problēma, kāpēc visā Eiropā neattīstās mākslīgais intelekts, ka mēs vienkārši esam salikuši 27 dažādus datu aizsardzības režīmus, un tajā mirklī, tad, kad vienam ierēdnim ir jādalās vai nav jādalās ar tiem datiem, tad viņš, protams, būdams piesardzīgs pēc dabas, izdomā, ka viņš nedalīsies. Ja domā vēl par efektivizāciju, es teiktu, ja par to cilvēku skaitu. Ja paskaties, un tas ir tas, ko pētījumos raksta, ka mūsu cilvēku skaits valsts pārvaldē ir audzis, bet viņš ir lielākoties, lai cik tas nebūtu jocīgi, viņš ir audzis nevis uz centra, uz ministriju, bet viņš ir audzis arī uz pašvaldību rēķinu. Tad ir jautājums, kā ar šito cīnīties, jo mēs jau tīri labi atceramies, ka tā sākotnējā doma iepriekšējā 13. Saeimā ar to administratīvu teritoriālo reformu bija tā, ka mēs padarīsim to pašvaldību pārvaldību kaut kā efektīvāk. Tur kaut kā tas ar šito nav baigi gājis uz priekšu, ko varētu uzdot jautājumu normāli arī, kā saka, varam ministram un pašvaldībām, kas tur notiek. Samazināt, tas ir populāri uz āru, bet ne uz iekšu, un, teiksim, pašiem ierēģiem, jo ierēģi, sauksim, publiskā sektorā strādājošie. Šo cilvēku ir daudz, un tagad jebkurš politiskais spēks, kas ķersies šim jautājumam klāt, kad kaut ko mazinās, skaidrs, kad zaudēs šo elektorālo daļu. Jautājums, vai pietiks politiskās drosmes, lai sāktu reformu kādu taustāmu šajā konkrētajā sektorā? Tur nevajadzētu varbūt pārspīlēt to, cik šausmīgi liela tā daļa ir. Un tur, man liekas, tomēr būtu diezgan stringri jānodala, tad, kad mēs runājam par civilu dienestu un tad, kad mēs domājam vispār un par pārvaldi konkrēti, un tad, kad mēs domājam par sabiedrisko sektoru, ieskaitot pašvaldības, jo tur tad ir arī attiecīgi policisti, skolotāji un tā tālāk, bet tur ir objektīva nepieciešamība izriet no tā, ka mums jau valstī paliek mazāk iedzīvotāji. Un iedomājies, ka tev no vienas puses iedzīvotāji tev paliek mazāk, tas pārvaldes aparāts pieaug, un tad tu vari uzdot jautājumu, vai tā tas var turpināties. Un tur ir, es zinu, ka man daži kolēģi vēsturnieki savulaik ir teikuši, ka Latvijā vispār ir jau pirmās neatkarības laikā ir bijusi raksturīgi diezgan liela mīlestība cilvēkiem uz visādiem sabiedriskā sektora darbiem un uz birokrātijas darbiem vairāk nekā uz tiem privātajiem un uzņēmības. Tas, es domāju, ka tā tradīcija vienkārši ir jālauž, un es nepārspīlētu to, ka tur būtu. Jo, ziniet,
valsts pārvaldē un pašvaldībās strādā vesela rinda ar ļoti, ļoti jēdzīgiem cilvēkiem, kuri tīri labi saprot, cik tā sistēma ir neefektīva. Un to arī mēs, starp citu, vērojam tad, kad tīri labi mūsu ierēģņus gan Rīgā, gan Briselē itin labi pārpērk pie sevis privātais sektors. Tā, tur, tas nav tas klasiskais priekšstats par to, ka visa birokrātija ir kaut kāda tāda, kā saka, pelēka masa, kas tikai turās pie tiem krēsliem šitā te izmisīgi vai ne, un nekur negrib dot un neko citu nespēja. Es saprotu, ka tas ir populāri tā rīdīt pret viņiem, bet tas, man liekas, nav īsti korekti. Labi, tagad pieķersimies tad cilvēkiem, lai mums būtu nauda budžetam, algām, jebkam citam, mums vajag kas strādā. Un tad viena no atziņām, kas šobrīd ir, ka mums trūks darba spēks. Mums trūks darba spēks, kas strādās rūpnīcā, mums trūks darba spēks, kas savlasīs zemenes laukā. Tāpat laikā, konkrēti šo vēlēšanu laikā, ir tas slogans, kad ne migrācijai. Tātad mēs ļoti iestāsimies pret to, kad pie mums brauc daudz cilvēku. Bet šeit ir tas jautājums, ja mēs apzināmies, ka nav kas strādā, kurš tad veicinās šo ekonomisko izaugsmi, ja nebūs šī darba spēka no ārpuses? Pirmkārt, lētais darba spēks diezinu, vai būs tas, kas Latvijas ekonomiku šitajā mirklī kaut kā ļoti varētu glābt. Jo lētais darba spēks patiesībā ir tas, kas tādu tehnoloģisko modernizācijas attīstību drīzāk velk atpakaļ. Jo tur tev nav nepieciešamības modernizēties, tev ir vesels lērums ar lētu darba spēku pieejams. Bet tas nav Latvijas ceļš. Es domāju, ka Latvijas ceļš šajā te virzienā ir drīzāk tas, ka mēs domātu, kā pieturēt cilvēkus šeit Latvijā. Jo viena daļa ar demogrāfiju, kas ir saistīta, tā ir daļa par dzimstību. Tur mēs zinām, tas ir atkal atsevišķs jautājumu bloks. Bet man liekas, nemazāk svarīgs ir jautājums, kā mēs pieturēsim tos jaunos, talantīgos cilvēkus, lai viņi paliek šeit. Un es vienkārši to zinu, tīri labi pats no savas pieredzes, jo es paralēli strādāju universitātē, un es itin bieži saskaros ar to, ka man ir vesela virkne ar spožiem studentiem, kas vienkārši ļoti ātri pēc studiju, vismaz pēc bakalaura beigšanas, pazūda kaut kur, un pēc tam viņus var redzēt kaut kur Parīzē, Romā vai kādā citā vietā. Un tā ir, manuprāt, problēma, ja domā par darba spēku. Ja, tur atkal, protams, to ir jāieklausās uzņēmējos. Es domāju, ka migrācija, tā problēma, kas šobrīd ir Latvijai un, piemēram, Spānijai, šai konkrētā gadījumā tā ir nelegālā migrācija, un vārds nelegāls, vismaz pēc manas definīcijas, paredz to, ka tas ir jāaptur un jāuzskauž. Tu nevar pateikt, ka, ziniet, atļausim kaut kādu nelegālu procesu, kas te mums notiek, ja, kā to dažs labs saka. Bet jautājums par legālo migrāciju, tur es pieņemu, ka ir jābūt kaut kādai skaidrai perspektīvai, kādus cilvēkus mēs šeit gribam, no kurienes. Un plus vēl arī tas, ka kāpēc, piemēram, ir tā lielā ņemšanās ap tiem patiks izvadātājiem un tā. Tas nāk no tā, ka mēs īstenībā esam, diemžēl, jau pieļāvuši to, ko ir arī daudzas Rietumeiropas valstis piedzīvojuši, ka veidojās tās izolētās kopienas, kas, principā, nav daļa no Latvijas sabiedrības un nav daļa no Latvijas darba tirgus tādā pilnvērtīgā nozīmē, bet kas dzīvo savā kaut kādā tusiņā, nemācās valodu, nodarbojās ar kaut kādām tādām aktivitātēm, kur pienesums IKP Latvijas varētu būt ļoti, ļoti nosacīts, vai ne? Tas ir cits stāsts, bet par to, ka mums ir kvalificēta darba spēka imigrācija jāapsver noteiktās nozarēs, kur tas ir vajadzīgs. Tur ir vienkārši jārunā ar uzņēmējiem. Bet arī saprotot to, ka tas, ka mums būs vienkārši lēti pieejami nekvalificēti cilvēki šeit, tas nekas pozitīvs nebūs. Droši vien, ka kaut kāda viena iespēja, kas ir tādā salīdzinājumā ar atkal jau lietuviešiem, igauņiem, ir drusku tā kā palaisti garanti, ir tie Ukrainas cilvēki, kas principā ir saprotami
zinām iemeslu dēļ šeit, un, protams, arī varētu būt pozitīvs pienesums Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas darba tirgumu. Tā, bet tas, kas manī, godīgi sakot, vairāk uztrauc, tiešām ir drīzāk tas, lai neaizbrauc, nekā tas, kas tur atbrauc vai neatbrauc, jo tā tendence jau arī nav, diemžēl, bijusi baigi pozitīvā pēdējos 4 gados dažādu iemeslu dēļ. Labi, ja ar darba spēku mēs tiksim galā, tad vēl viena ir problēma, ka mums sabiedrībā diezgan liela pretestība, kad kāds kaut ko grib realizēt lielu. Uzbūvēt rūpnīcu vai veikt kaut kādas darbības, kas skārs, teiksim, apkārtni. Sabiedrība ir pret, protams, atrodas politiskie spēki, kas labprāt šiem izstāst, kā ir pareizi. Kā valdībai, vai teiksim, jo tā ir problēma. Mēs nevarēsim attīstīties ekonomiski, mums nav šo rūpnīcu, lai ko tur ražot, vai ar augsto pievienoto vērtību, vai bez, bet mums ir nepieciešama tā ekonomiska aktivitāte. Un šeit ir jautājums, kā veicināt dialogu vai skaidrojošo kaut kādu bāzi sabiedrībā, lai viņi izprot, priekš kam mums tas ir vajadzīgs un ka jābūt šai te pretim nākšanai. Tur, pirmkārt, tieši tā kā teicu, te ir jānošķir tas saturs, kas ir tiešām manā skatījumā tiesības uz privātu īpašumu un to, ka tu vari, ievērojot noteiktus noteikumus, Latvijā īstenot saimniecisko darbību. Ja tas nav vidēji vai sociāli bīstami, tad tu te vari strādāt un attīstīties un ražot un tā tālāk. Tas ir, manuprāt, pašsaprotami. No otras puses, ja mēs paraugamies uz tiem lielajiem protestiem, tad tur patiešām tas, ko mēs vērojam, ir vietējo, īpaši, protams, pašvaldību, dažādu politisko spēku, ļoti izteikti vēlme rīdīt pret tiem jaunajiem projektiem vai jaunām kaut kādām iecerēm, īpaši tad, ja viņas tur būtiski izmaina tur kaut kādā vietā vizuāli vai kaut ko citu. Un tā, es domāju, ka tādām apspriedēm ir jābūt, un pašvaldības priekš tam ir domāts, lai tur pilsoņi iet un paustu savu viedokli. Man liekas, ka viens no risinājumiem tomēr tur ir vajadzīgs arī saistībā ar to pašvaldību finansēšanu un to, kā mēs nodokļus novirzām pašvaldībām. Tas jau ir labi zināms, protams, ka tur pašreiz, cik es saprotu, arī Kulberga valdība ir pieteikusi to, ka vajadzētu runāt un iet uz priekšu ar to jauno pašvaldību izlīdzināšanas modeli, kas ir daļa no stāsta tur atkal, bet otra daļa ir tas, kā mēs pret nodokļiem izturamies, ja mēs patiešām darām tā, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu lielākā daļa ar atrāvienu aiziet tikai deklarētajai dzīvesvietai, tad, protams, viskomfortablāk jutīsies tās pašvaldības, kurās daudz cilvēki ir deklarēti, bet kurā nenotiek nekāda liela ražošana un nenotiek arī nekāda pievienotās vērtības veidošana. Un tas, protams, ir tad jautājums, kā mēs vispār raugāmies uz pašvaldību finansēšanu, jo aiz visām vai vismaz aiz lielas daļas to milzīgo protestu un arī tur gan pret vēja parkiem mēs zinām, ka tur pret atkritumu dedzināšanas no fabrikām un tā tālāk. Tur es pilnīgi saprotu, ka tur cilvēkiem var būt savs viedoklis un sava interese par to, lai tas atrastos tālāk no viņa dzīves vietas. Tas ir tā kā normāli, bet tur ir arī kaut kādi, vēlties ekonomiski motīvi jārada cilvēkiem, lai viņi gribētu, lai viņu pašvaldībā attīstās ražošana, kaut kādi uzskatāmi. Tur ir, piemēram, darba vietas elementāri. Tas, ka es tur varu iet un saņemt par civilizētu darbu labu atalgojumu. Tas taču ir, manuprāt, pilnīgi normāls iemesls. Protams, visa Pierīga un Jūrmala pamatā cilvēki dzīvo, bet strādā visi Rīgā, un līdz ar ko veidojās šī nevienlīdzība, viņš nopelna naudu vienā vietā, bet iztērē citā. Bet tam mēs pievērsīsimies nedaudz vēlāk. Ja mēs par ekonomiku un to, kāda mums ir situācija, protams, kad kopš 22. gada, kad sākās karš, mums bija ciešas saistības ekonomiskās ar Krieviju, mums vajadzēja daudz ko pārvērtēt. Šobrīd mēs palīdzam ar visu, ko varam Ukrainai.
Bet šeit man tāds jautājums nedaudz arī par Eiropu. Nesen bija 20, kurš tur jau sankciju paketi. 21. Jā. Un tad man vienmēr, ja tu 21 reizi kādam visu laiku saki, nevar, nedara, tad mans tas secinājums ir, ka tas nestrādā. Vienkārši nestrādā. Varbūt kaut kas jāmēģina cits, vai šobrīd tā Eiropas pozīcija pret Krieviju nav pa mīkstu? Protams, ka viņi ir pa mīkstu. Viņi ir pa mīkstu jau sākot no 22. gada pavasara. Tur jau tā lieta, ka, ja mēs kādreiz iedojājāmies 22. gadā, ka tās sankcijas tūlīt izmainīs Krievijas uzvedību, tā kā viņš pārtrauks karu, tad to varbūt būtu iespējams izdarīt, ja 22. gadā tiešām februārī, martā nogrieztu pilnīgi visu. Tas, kas notiek tagad, ir tāda gara ņemšanās un žņaukšana ar milzīgām problēmām, bet to nevajadzētu atmest kā ideju, jo tā doma sankcijām jau nav gluži vienkārši tas, ka mēs, tā teikt, tūlītās Puķins aizies mājās, paskatīsies naudas makām, pateiks, nē, davai beidzam. Nē, protams, ka nē. Tas, ko var sagaidīt no tā, ka tās sankcijas ņem katru gadu pa kādam procentam no Krievijas IKP, un tas galīgi nav triviāli, jo, ja, piemēram, mēs zinām, ka Irāņiem ir sankcijas no 79. gada jau, ne? Un citi cilvēki rēķina, ka, ja tās sankcijas nebūtu bijušas, tad Irāna, kas ir arī tieši tāpat kā Krievija, viena revizionistiska, agresīva, antirietumnieciska valsts, viņai ekonomika būtu šobrīd pa kaut kādu vairāk kā trešdaļu lielāka. Saprot, tur tā doma ir ar tām sankcijām tādā kopumā, proti, ka mēs, bet ja domā par sankciju kā tādu īstenošanu, tad Eiropa viņus pieņem, bet Eiropa viņu ieviešanu uztic dalību valstīm. Un tā, protams, ir tā lielā problēma. Kā mēs tur skatāmies vai neskatāmies, vai ne tur uz kaut ko. Mums ir kaut kāds ļoti mīļš tur tāds uzņēmums, ja, tā kā īriem, piemēram, ar to alumīniju. Vai ne? Tur, jā, un līdz ar to tur ir atstāts tāds Šveices siers no tām sankcijām, ka ļoti daudz kas ir ārā. Vai ne? Pēc tam tos caurums sāk mēģināt taisīt ciet. Bet tāds tas process ir. Es domāju, ka tādā ilgtermiņa domāšanas ziņā Latvijā ieguvēji noteikti mūsu uzņēmēju vidū ir tie, kas ātrāk saprata to, ka tur nekas spožs ar to Krieviju vairs nebūs jau pēc 14. gada un ne tikai 22. gadā. Latvija arī ievieš sankcijas, atsevišķus gadījumus, kā mini katra dalība valsts Eiropas ir tiesīga to darīt atsevišķi. Viena no pēdējām mums ir, mēs esam aizlieguši, vai plānojam aizliegt grāmatas, Krievijā ražot datorspēles. Es sēdēju, domāju, nevarēju atcerēties nevienu datorspēli, ko Krievijā būtu uzražojuši. Es izdomāju vienu, bet es vienu izdomāju. Savukārt par grāmatām es aizdomājos, cik tad tās grāmatas Latvijā tirgo, kad tas būs atkal, ka tam būs ietekme uz Krievijas, kā tu saki, uz to maciņu. Un, manuprāt, konkrēti šādas darbības tā ir priekšvēlēšana māžošanās, jo vai nu tad mēs darām kaut ko nopietnu, vai nu tad nedaram, jo šis neizskatās pēc tādas kvalitatīva darba, ka mēs tiešām kādam esam kaut ko tā kā skādi izdarījuši. Ja par grāmatām, tad es pa daļai tikai piekrīstu, kaut vai no tā viedokļa. Es savu profesionālo interešu dēļ, kā ideju vēstures un politoloģijas cilvēks, šad un tad es iegājis tajās Krievu grāmatnīcās, kas Rīgā ir, un ja paskatās, ko tur var nopirkt, tad kaut arī tas varbūt nav nekāds gluži sankciju produkts, tāds, kuru vajadzētu aizliegt ar likumu. Tur ir drausmīgi daudz visāda vēsturiska treša pieejams, respektīvi viss tas Krievu impēriskais stāsts, kas tur ir. Tā kā es neesmu drošs, ka mēs esam beigie zaudētāji tajā ziņā, ka, respektīvi, kas gribēs, tas jau noteikti atradīs, bet ka mēs esam zaudētāji tajā, ka to vairs nevar nopirkt brīvu veikalā, kas tur ir tie paļāris un šitie te visi. Un tā kā, tas saprot, bet
no otras puses, protams, tā pilnīgi taisnība tajā ziņā, ka izdarīt to ar lielu tādu, tagad vairs grāmatas nemūžam, vai ne, tam, protams, ir politiska vilkme, bet tā jau tajās demokrātijās tie politiķi uzvedās. Jā, es pirms šo aktualizēt, es pārbaudīju Lietuvā un Igaunijā šīs pašas grāmatnīcas ir un turpinās tirgot. Tātad vienīgā būs atšķirība, ka mēs nenopirksim Rīgā, bet mēs nopirksim no Tallinas un ar Omnivu mums atsūtīs uz Omnivu. Jā, viņi sūta ar Omnivu, jā? Jā, visas grāmatas sūta internetā, cik gribi paņem un tev visu atsūtīs. Tāpēc mans tas uzskats arī par Eiropu, ja mēs atgriežamies, tas jau bija jādara, labi, ja ne 14. tad 22. gadā, kad ir ļoti vienkārši. Mēs aizslēdzam robežas, mēs pasakam austrumu mūsu draugiem, kad ja jūs ļoti draudzēsieties, mēs ar jums nedraudzēsimies, atslēgt internetu, atslēgt maksājumu sistēmu. Un es domāju, ka pēc pāris nedēļām, jo Krievijā visi ir pieraduši pie tāda paša komforta kā jebkur citur. Ja nebūtu šo ikdienišķu lietu, tur sāktos fiziski nemieri. Bet vai Eiropa būtu gatava uz šādu radikālu soli? To būtu bijis vajadzīgs izdarīt 22. gadā uzreiz. Šobrīd viņi jau ir ļoti daudzās jomās, tā skaitā arī maksājumos, piemēram, adaptējušies. Un tas, protams, mums arī liecina vienkārši par to, kādā veidā tā Krievija attīstās. Ja mēs paraugamies, viņi tiešām dodās tādā viennozīmīgas tāda totalitārisma virzienā. Tur es saprotu, ka jau tur ir VPN jau tiek aizliegti un tā. Tā kā mums diemžēl būs jādzīvo ar tādu kaimiņu un tajā ziņā cerēt, ka tur tuvākā laikā kaut kas baigi mainīsies. Es domāju, ka nav īsti pamata. Ja vēl attiecības ar Krieviju pēc 22. gada mums ir tāds sāpju bērns dzelzceļš un ostas. Protams, ka pirms tam tas ievērojami tautsaimniecības atbalsts, bet caur Krieviju. Pēc 22. gada ir strauji jāporientējās. Vai mums tas ir izdevies un vai valdība šajā procesā, kad ir skaidrs, ka tautsaimniecības nozara, kas ir ļoti svarīga, vai ir darījusi visu un varbūt kas ir nākotnē darāms, lai tomēr mūsu ostas to līkni, nevis kas šobrīd iet tikai uz leju, lai viņi to izlīdzinātu un atrastu citu pielietojumu, sauksim to tā? Ostas ir jāveido kā industriālie parki. Un tā ir tā lieta, uz ko mums ir jāiet arī tieši no tā viedokļa, ka tur ražošana, kas varētu notikt tur. Un es domāju, ka Liepāja tajā ziņā ir diezgan labs piemērs tas, kas tur notiek, bet arī šie sezi, kas būtu jāattīst. Un te es domāju, ka kaut kāda daļa tomēr būtu jāuzņemās atbildības arī pašreizējai, respektīvi, pašreizējai Saeimai un šīm trim valdībām no tā viedokļa, ka tā ostu pārvaldības reforma, ar to, ka mēs viņus tomēr depolitizētu un kaut kādā veidā tomēr iegrieztu tādā atvērtības un investīciju piesaistes virzienā. Es domāju, ka tas noteikti būtu tas, kas būtu darāms. Proti ostu attīstība tiešām kā ražošanas un industriālo parku, izmantojot to dzelzceļa infrastruktūru, cik tālu tas ir nepieciešams. Attiecībā uz dzelzceļu, attiecībā uz dzelzceļu tur to risinājumu ir krietni mazāk. Viena no, protams, tām lietām, no ko tas tagad dzīvo, ir tas tranzīts. Bet ar to tranzītu arī, mēs jau te Latvijā varam būt par vai pret tranzītu, bet tu jau nevari nevienā brīdī prognozēt, ko izdomās kungs Kremlī. Jo viņam jau arī ir savu priekšstatu par to, kā viņš izmantos šos tranzīta ceļus savām ģeopolitiskām interesēm. Un līdz ar to mums ir acīm redzot jārēķinās ar to, ka dzelzceļš būs jādotē, tāpat kā viņš ir jau šobrīd, protams, meklējot viņam kaut kādus jaunus pielietojumus. Tā jau ir arī daļa no tās problēmas kopumā ar to Rail Baltica, ka abi divi šie lielie infrastruktūras korpusi būs jāuztur ar diviem dažādiem sliežu platumiem. Protams, kaut kāda daļa ir, cik es saprotu, tas plāns ir, ka satiksmes ministrijai, ka vajadzētu daļu no tām autokravām, kas ir pamatas transports vai ne tajā dienvidu ziemeļu šitajā koridorā, ka viņu varētu pārcelt
uz dzelzceļu, es gribētu dzirdēt vairāk, kā tas ir iespējams un kas būtu tās motivācijas tiem cilvēkiem tiešām pāriet šitajā koridorā no fūrēm vienkārši uz dzelzceļu pārvadājumiem. Tas ir tas oficiālais stāsts. Es gribētu tiešām zināt, kā tas izpaudīsies realitātē. Šādu versiju es neesmu līdz šim dzirdējis, bet tiešām būtu interesanti papētīt. Drošība vienmēr ir populārs temats, it īpaši pateicoties tam, ka bailes ir tas, kas cilvēkiem liek pieturēties pie tā, kas ir vismaz zināms, nekā izdarīt kaut kādas izvēles. Un priekšvēlēšana tas vienmēr strādā pa labu esošajiem. Kādi ir, tad, ja mēs runājam par valsts drošību, nākamā perioda tie galvenie izaicinājumi? Galvenie izaicinājumi ir, protams, mūsu pašu atturēšanas spēju stiprināšana kopā ar sabiedrotajiem. Tas ir tas lielais koncepts, pie kā mēs pieturamies, ka mums droši vien nav nekāda pamata optimismam attiecībā uz to, kur dodas Krievija šobrīd. Ja domā par tīri praktiskām lietām, tad es teiktu, ka viena no lietām ir valsts aizsardzības pamatīgi izvēršana un attiecinot to ne tikai tā, kā tas šobrīd lielākoties notiek tikai uz bruņotiem spēkiem, bet arī paplašinot pārējās jomas, proti robežsardzi visur tur. Tas, kas šobrīd notiek tajā Baltkrievijas pierobežā, vai ne? Tur ir, es domāju, pietiekoši daudz lietas, kuras jaunieši varētu izpildīt un ko varētu iemācīties. Tas, kas attiecas uz to kopējo konceptu, protams, viss tas, kas saistās ar aizsardzības industriju, tur ir Eiropas nauda, tur ir arī, protams, valdībai jābūt pretīm nākošai investīciju piesaistē, bet mums droši vien, ka raugoties uz to, kas notiek Ukrainā, mums, protams, ir jāmācās ļoti daudz kas no viņiem, tāpēc arī, piemēram, mūsu programmā ir tas varbūt tāds drusku provokatīvais priekšlikums veidot kaut ko līdzīgu ārzemnieku leģionam, proti piesaistīt Ukrainas atvaļinātos zaldātus un karavīrus mūsu pašu aizsardzības vajadzībām, tāpēc, ka no viņiem ir gan ko mācīties un viņi zina daudzas lietas, kas citur nav zināms. Lūk, un tādā ziņā, bet kāpēc par to runāju? Tāpēc, tā ir jauna veida karadarbība. Tas ir viss tas, kas saistās ar tiem droniem un visādi veidi tādām hibrīdu sūcībām no Krievijas puses, kuras visdrīzāk turpināsies. Jo es domāju, ka, un tas ir arī tas, ko vairums militāro ekspertu saka, ka iedomāties tādu frontālu iebrukumu šobrīd, protams, var jau, bet tā varbūtība ir iespējams krietni mazāka nekā tas, ka turpināsies šitāda veida provokācijas. Kādas, tur ir kā kaut kāda novirzīta droni, kuri tikai nejaušības dēļ neietriecās kādā strateģiski svarīgā objektā Latvijā, vai ne? Tas ir viss tas, kas saistās ar tām elektroniskās kara darbības un dronu sistēmām, un tas ir izaicinājums. Bet ja tādās vēl lielās līnijās, es teiktu vispār militārās sfēras un militāro profesiju prestižā un atbalsta pieaugums, jo mēs, protams, ka arī Eiropa ir ļoti civila organizācija, kur principā lielākoties, es jau to redzu tajā Eiropas parlamentā, ka ļoti negrib ņemties ar visām tām kara un tām militārām lietām un tā, bet tas laiks, diemžēl, ir beidzies un mums ir jāatgriežas pie tā, ka mums ir jābūt spēcīgiem par sevi pastāvēt. Tas ir par robežu, un par to, kas mums jādara ar hibrīdu karu, bet ir viens liels jautājums iekšzemē. Ja mēs runājam par X stundu, mums ir tāds apzīmējums, visi tiek nosacīti, vismaz, ja negatavoti, tad informēti. Vai liekas, ka cilvēki šobrīd ir informēti par to, un tiem ir soma sagatavota, vai cilvēki ir informēti, kur ir tuvākā patvērtne? Jo es nesen pētīju patvērtnes Rīgā, un skats ir ļoti bēdīgs. Pretstatā, ko stāsta tieši Rīgas domnieki, kad tu papēti karti un paskaties, kas tas ir, tad ir iezīmēts visas skolas, kaut gan es apzinos, ka ja es atnāku šodien un pateikšu, kur tad tā patvērtne man pateiks apskars Jāni mājās,
vai mēs esam iekšzemē? 5. gads, karš. Mēs esam gatavi, vai šī bija tomēr nolaidība pēdējo jau 2 sasaukumu tad sanāk? Par civilu aizsardzību es domāju, ka tas ir tādos praktiskos iedzienos. Šobrīd, manuprāt, ļoti svarīgs jautājums tieši priekš pašvaldībām, jo tad, kad pašvaldības runā par tām finansēm un izlīdzināšanu un visu šito, viņas pamatoti saka, ka mums ir nācis klāt vesels lērums ar jaunām funkcijām, bet jaunas naudas nav. Un tad ir tas, kā reiz šitas ir, kad tur, principā, es neesmu apstaigājis visas Rīgas patvērsmes, bet es braukādams diezgan daudz pa Latviju esmu redzējis to stāstu, ka tā šiltīte ir pielikt klāt kaut kam, pielikt kaut kam tādam klāt, kur tur, zin kā, labāk ir neinteresēties, kāda tā patvērtne tur iekšā ir, jo viņi ir tur droši vien, ka ļoti tālu no tādas, kā saka, ideāli noformētas patvērtnes. Tā ir viena no lietām, ja domā par, restīvi tas ir jautājums par pašvaldībām, kā viņas, jo tur, zin kā, tas ir līdz tam laikam tiešām bija tas, tā izteikti tāda civila domāšana, ka principā ir tām pašvaldībām tie civilās aizsardzības plāni, bet tas ir kaut kas tāds, zin kā, tāda pietiekoši formāla lieta. Kas tad cit nāk, es domāju, vēl no padomju laikiem, jo padomju laikos tur it kā visi tā, ka ņēmās ar to civilu aizsardzību, bet neviens nekādu reālu kāru negaidīja. Visi vienkārši tikai kaut kāds pilnīgi formāls kaut kāds darbības veids. Bet, ja domā par to iedzīvotāju sagatavošanu, tad es domāju, ka tur ir gan šis tas mainījies. Es domāju, ka tur arī ir tādā ziņā, ka cilvēki tam pievērš uzmanību skolās par to runā. Un tas pat valsts aizsardzības mācība cits starpā ir priekš tam, lai kura būtu tā kā droši vien jāizvērš un jāturpina, iesaistot arī visādas jaunas tehnoloģijas un tā. Bet es domāju, ka mēs esam gatavāki nekā 22. gadā arī tādā uztvers un sabiedrības gatavības līmenī. Pievērsīsimies situācijai reģionos, jo mums reģionos ir vajadzīgi cilvēki. Tas arī ir drošības jautājums, jo kādam ir jāsagaida vismaz un jāredz, ka kaut kādas kustības ir sākušās, tāpat pierobežu, arī pārējā valsts. Bet mums ir viena nianse. Eiropas sludinātais zaļais kurs šobrīd ļoti labprāt ierobežo lauksaimniekus, mežstrādniekus, zvejniekus. Zvejnieki mums piekrasts ir vispār 57 cilvēki palikuši, un tad tiem uzliek tādas prasības, kad šīs arots var arī izzust. Un no vienas puses mēs ļoti ieguldamies, teiksim tā, un domājam par Rīgu un par pašu robežu, bet iekšzemi mēs atstājam bez cilvēkiem. Kā mums nākamajā periodā ir jāmotivē cilvēki vieni atgriezties un citi, kā tu saki, neaizbraukt? Es domāju, ka zaļais kurs ir atsevišķa tēma, par to mēs varam parunāt atsevišķi, bet, ja domā par reģioniem, tad es nedomāju, ka galvenais iemesls, kāpēc mums patiešām reģionos cilvēku skaits sarūk, ir tieši zaļais kurs. Un tur ir 2 dažādi stāsti, vismaz tādā manā uztverē. Viens ir, protams, pilsētas. Un tur, manā skatījumā, patiešām ir tas pats, kas manā perspektīvā ir tāds Latvijas vispār ekonomikas virziens, proti tā ir ražošana, investīcijas un eksports. Un tāpēc es domāju, tas tiešām ir nožēlojami, kas ir noticis, ka tās Eiropas naudas, kuras ir kā reiz domāts bijuši industriālajiem parkiem, tur kaut kādu birokrātisku iemeslu dēļ ir vietām apstājušās un cilvēki tur ir kaut kādiem pilnīgi nesaprotamiem pārkāpumiem ir tikuši, kā saka, apsūdzēti un tā. Tā ir viena no lietām, proti ražošana reģionos, un tur notiek, tur ir arī tā skaitā pierobežā. Savukārt, ja domā par, kur klasisks piemērs, piemēram, to pierobežas konceptu droši vien bišķiņ pavērt vaļā. Es biju pirms kāda mirkļa reģionālā vizīte Valmierā, Vidzemes augstskolā, un viņi, kā zināms, ir ļoti, ļoti dinamiski un tiešām domā par nākotni un dara daudzas labas lietas, bet tā kā Valmiera nav pierobeža tajā Latvijas definīcijā, tad viņiem nav tas atbalsts, kas citās vietās, kas, manuprāt, nav pareizi, jo mums tur stingņemot tā pierobeža ir visa valsts, būsim godīgi. Un tas attiecas, piemēram, uz investīcijām savukārt, kas attiecas uz lauksaimniecību.
Tā ir liela lieta, kur, kā pareizi teica, daudzas lietas nenotiek Rīgā, bet daudzas lietas notiek tādā dialogā starp Rīgu un Briseli. Un šobrīd notiek liels strīds, kur tas rezultāts droši vien vienmēr būs kompromiss. Tad no vienas puses pārtiks drošība, ka mēs gribam, lai mums ir lauksaimniecība un mums cilvēki tur strādā un pelna. Un no otras puses, protams, tas zaļā kursa uzstādījums, kas arī nav nekur pazudis, un tad līdz ar to tur būs vēl, es domāju, ka kā reiz šai nākamajai Saeimai būs jāiet un jāparaksta tas dokuments par nākamo 7 gadus budžetu, kur, kā zināms, lielākā pozīcija ir lauksaimniecība. Un tur ir vesela problēma kopa, kas nav atrisināma Latvijas līmenī, kur ir jārunā tiešām Briselē. Manuprāt, tas tomēr arī, ņemot visu cieņu lauksaimniekiem, un viņi patiešām ir mūsu pārtiks drošības pamats un arī tāds latviskās identitātes stūrakmens. Bet es neesmu drošs, ka šobrīd, kad lauksaimniecība no vienas puses tiek subsidēta, vienlaikus iet tik masveidīgi uz eksportu, kā tas notiek. Kas nozīmē to, ka mēs principā subsidējam Ķīnu caur to, ka mēs pārdodam viņiem lētu vai salīdzinoši lētu lauksaimniecības produkciju, kur pretī ķīnieši paši subsidē ražošanu un pārdod mums pilnīgi visu, kas mums ir telefons, pulksteņus. Izsakot viss, kas ir. Visu, kas ir saistīts ar zaļu. Jā. Tā skaitā arī visas saules baterijas un elektromašīnas. Tā, starp citu, ir viena no lietām, kas man liekas arī ir, tā ir Eiropas problēma, kam, manuprāt, tā nevajadzētu būt. Kāpēc es pieminēju lauksaimnieks un zaļo kursu? Pēdējā viena no tādām aktuālām ziņām ir, ka Latvijas banka ir vadlīnijas tieši kreditēšanas jautājumos, kad, pieņemsim, tev bija, lai kvalificētos kredītam, kāda ir starpība? Tev bija 100 hektāri, lai kvalificētos, tev ir daļa jāizņem, un tev paliek 70. Tātad tā ir reāla nauda, un tā ir reāla nauda izņemta no tautsaimniecības. Un tagad ir jautājums, labi, mēs pildam visu šos prasības, bet ar ko tad mēs plānojam kompensēt šo iztrūkumu? Tas ir visnotaļ labs jautājums no tā viedokļa, ka finanšu zaļināšana kopumā ir liela tēma, un es domāju, ka Latvijai tur nevajadzētu atbalstīt drausmīgi kaut kādas ierobežojošas pieejas. Kāpēc? Tāpēc, ka mums jau to banku, salīdzinot ar daudzām citām Eiropas valstīm, kas kreditē tautsaimniecību, ir ļoti, ļoti maz. Un ja mēs vēl viņiem tur sāksim likt virsū to, ka jūs drīkstat tikai tādus un tādus kreditēt, bet citādākus nedrīkstat, tad tas noteikti, ka nav tas virziens, kurā doties, jo mums jau tur nav. Mums jau ir, tā ir starp citu viena liela problēma, ka mums jau ir ļoti ierobežota konkurence komercbanku vidū. Un tā rezultātā ir augstākas procentu likmes. Un tad, ja mēs vēl viņus tur sāksim, kā saka, visādos veidos spaidīt un uzlikt prasības tieši pa zaļā kursa līniju, tas noteikti nepalīdzēs. Jā. Tad par naudu gan pilsētā, gan reģionos pašvaldību izlīdzināšanas fonds. Šobrīd ir diskusija, ka ir jāpārskata tie noteikumi. Bet tā situācija mums ir klasiska. Rīga paņem labākos cilvēkus, paņem uz sevim to lielāko ekonomisko aktivitāti. Protams, kad reģionos cilvēki paliek mazāk, un tad tur tas nav vienkārši tā dzīvība, nav nekūsā, tā teikt, tā dzīve. Tāpēc ir tā ideja, kad Rīga un Pierīgas pašvaldības, kas ir bagātākās, subsidē. Vai tas ir pareizi, vai tas ir kaut kā ir jāmaina? Viena no lietām, ko mēs liekam priekšā, ir pirmkārt pārskatīt to, kā mēs izturamies pret struktūra fondiem, sadalot Latviju divos tajos NUTS-2 apgabalos, proti tas, lai Rīga nekonkurē ar reģioniem pār struktūra fondu investīcijām, jo viņā, teiksim tā, Rīgā ir savas problēmas un reģioniem ir savas problēmas, bet tās nav vienas un tās pašas, viņas ir jārisina atšķirīgi. Bet tā ir daļa, bet tā ir, manuprāt, svarīga lieta, jo pretējā gadījumā tas vienkārši arī tā Eiropas nauda netiek investēta gudri, bet ja domā patieši par pašvaldību izlīdzināšanu. Tā doma ir tāda.
tas modelis, kāds viņš ir pastāvējis līdz šim, neapmierina šobrīd šķiet, ka pilnīgi nevienu. Tas, ko mēs liekam priekšā, ir tas, ka mēs raugāmies uz reālajām pašvaldību pamatpakalpojumu izmaksām un tiešām izlīdzinam un kompensējam tās. Tās ir, protams, izglītība, tā skaitā pirmskolas izglītība, tas attiecas viss, kas uz sociālo politiku un tā tālāk. Proti, ka nevis tas, ka mēs dodam tās aploksnes, vienkārši pēc formulas izrēķinam, lūk, ka šita ir mums kaut kas sanāk, vienam tur dot vairāk, vienam dot mazāk, un tad mēs vienkārši dodam aploksni, ar kuru tad var izdarīties visādi. Bet gan, ka mēs raugāmies uz reālām pakalpojumu izmaksām, visu pārējo, tad, kā saka, skatoties atsevišķā kārtībā. Jo tas, ka, arī, es domāju, tas, kas pēdējā laikā tiek diskutēts, tieši attiecībā uz pašvaldību finansēm ir, manuprāt, pamatoti kaut vai no tā viedokļa, ka nekustamā īpašuma nodokļa izņemšana no tās sadalīšanas un izlīdzināšanas formulas liekas loģiska, jo, ja tu paraugies, kā lielākā daļā droši vien mums ir dzīvē katram darīšana vairākām Latvijas pašvaldībām bijusi, un tas veids, kā tiek dots nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pa pašvaldībām, ir absolūti kaut kas, kāpēc te tā, vai ne? Tur nav nekādas loģikas. Tā kā es teiktu, tur vajadzētu lielāku valsts pāraudzību par to izlīdzināšanu. Bija Lāzera pētījums, kur bija pausts viedoklis par to, ka bija kļūda ļoti daudz naudas dot reģioniem, savukārt šo naudu vajadzēja dot Rīgai. Un tas pamatojums bija tāds, ka reģioniem iedod, reģioni izremontē skolu, bet paiet 3-5 gadi, bērnu nav skolu aizslēgts. Un tad tas ilgtermiņa tas redzējums, dodot tikai centram, būtu tāds praktiskāks un tad ieguvēji būtu visi. Un tad kā uz šo pozīciju tu skaties? Ja raugās uz to, kādā veidā pašvaldības rīkojas ar tiem pašiem Eiropas fondiem, par ko kā reiz šeit ir runa, tad tur, starp citai pašā Lāzera pētījumā vai vienā citā, kur viņi salīdzināja Latviju ar Lietuvu, kur bija tas, Lietuva ir aizgājusi mums priekšā diezgan jūtam, kaut vai tur 15 gadu atpakaļ tas tā nebija. Un viens no skaidrojumiem, ko viņi saka, ir tas, ka mums ir pārāk decentralizēta struktūra fondu sadale. Un lietuvieši ir darījuši daudzas lietas daudz mērķētāk. Un mums tur nav viņiem bijuši iespējami tādi megaprojekti pēdiņās, kā tur Rēzeknes spā vai kaut kas šitāds, vai ne? Un tā varētu būt viena no lietām, kas būtu pārskatāma. Par skolām, tas ir, par skolu tas nav tikai ēka, vai ne? Skola tas ir, kā zināms, izglītības iestāde ar ļoti lielu cilvēcisko dimensiju, un līdz ar to skolu slēgšanu tur varbūt pat tā mazākā problēma nav. Tas, ka tur tās ēka pēc tam stāv tukša, tas varbūt ir mazākais jautājums. Tas ir cilvēki zaudējuši skolu, kur vairs neiet bērni un ka tur vairs nav kaut kādas nākotnes tai vietai. Tā kā tas ir droši vien jautājums tieši par skolu tīklu optimizāciju. Savukārt par Lietuvu es gribu piebilst, ka Lietuvā līdzīgi kā Igaunijā, labi, Igaunijā mazāk, bet Lietuvā ir 2 centri. Kauņa un Viļņa. Viņi ir tā kā līdzvērtīgi, milzīgi, un tad viņiem apkārt atkal veidojās. Mums jau ir tāds pa vidu Rīga, un tad visa Latvija, un jo tālāk no Rīgas, jo skaitās 100 km no Rīgas, tas jau apmēram, vai tas ir tik tālu, es uz turien nebraukšu. Tas ir jau tāds liekas periferija, un tad pēc 200 km jau ir robeža, un tad Latvija beidzās. Par cilvēkiem, kuriem būtu jāatgriežās, un viens tas mans jautājums ir tieši par šo skolu slēgšanu. Cilvēks aizbrauc pirms 10, 15, 20 gadiem. Tagad viņš ir kaut kādu naudu nopelnījis, viņš grib mājās. Bet viņam nav kur atgriezties. Ja viņš atgriežas tur, kur viņš ir iepriekš dzīvojis, viņš konstatē, ka skolas nav, pasts ir ciet, varbūt palicis tas viens veikals, un viņam tagad tā infrastruktūra vairs neeksistē, to, ko viņš pats atcerās. Un tagad viņam ir izvēle vai nu palikt tur uz vietas un
pielāgoties, bet tas ir ļoti grūti, ja tev apkārt praktiski nekā nav. Vai tad atkal Rīga? Jā, mums nav tāda alternatīva centra kā Kauņa Lietuvā vai Tartu Igaunijā, bet mums tomēr arī tā valsts nav tik ļoti monocentriska. Tu, piemēram, pasties, kā attīstās Valmiera vai kā attīstās Liepāja vai kā attīstās citas vietas. Tur nemaz nav tik briesmīgi bēdīga tā bilde. Ja ir runa par to, kas notiek uz laukiem, tad es pieņemu, ka tas galvenais vēstījums ir tas, kādā veidā šādam cilvēkam, kurš ir tikko atgriezies, tu nodrošini kaut kādus pamat pakalpojumus. Skaidrs, ka viņam nebūs varbūt bērndārs vairs 200 metri no mājas, bet viņam tas bērndārs būs un pašvaldība uz turieni aizvedīs un atvedīs to bērnu drošā veidā. Tur, protams, kas ir atkal atsevišķa tēma veselība, jo mēs varam iedomāties, ka viena daļa no tiem cilvēkiem, kas atgriežas Latvijā, ir tie, kas ir savu darbu mūžu, jau gal galā ir mēs 35 gadu neatkarība, vai ne? Cilvēki, kas ir pavadījuši darbu mūžu, kaut kur citur nopelnījuši sev pensiju un tagad grib dzīvot Latvijā, viņam vajag ārstu, viņam tuvākais ārstis, tuvākā slimnīca ir 40-50 kilometri, vai ne? Kas gadās, vai ne? Un tad šitas ir, atkal, manuprāt, liels jautājums tieši pa veselības pakalpojumu pieejamību, kur arī, es pieņemu, ka ir jāiesaistās vairāk. Bet, tas, ka pie mums paliek uz laukiem mazāk cilvēku, tas ir, kā saka, ļoti nožēlas vērts un patiešām sāpīgs process. Cits jautājums, ka tur nevajadzētu iedomāties un ticēt tiem solījumiem, kas saka, ka tu tur to tā ar vienu rāvienu un ar 2 politiskiem lēmumiem atrisinās, un tev būs, tur, kur tagad dzīvo 20 cilvēki, tajā vietā tev pēc 2 gadiem būs 200, tā kā tas bija kolhoz laikā, vai ne? Nebūs tā. Jā. Par demogrāfiju, par bērniem. Mums ir skaidrs, mums ir demogrāfijas bedra, mums ir līkne uz leju, mums visas prioritātes un no politiķiem viss skan, ka mēs esam par bērniem. Tāpat laikā pēdējās ziņas, ja mēs skatāmies ziņu lenti, ir Rīgā dzemdību nama tiek slēgts stāvs, Balvos tiek pārtraukt dzemdību palīdzību sniegšana. Ja mēs paskatāmies un jums būs kaut kādas, problēmas ar ģinekoloģiju, tad Tukums jūs nepieņems, Talsi jūs nepieņems, sūtīs, lūdzu, braucat atkal uz Rīgu, tuvākais uz Jūrmalu. Tad šeit ir tas jautājums, mums it kā demogrāfija ir svarīga, bet mums jau tagad sanāk, ka mums nav kur dzemdēt, vai mums tas tā samazinās un kļūst, kad cilvēki atkal tajā reģionā, viņam jābrauc uz Rīgu. Kā tas ir iespējams, ka mēs neesam spējīgi pat tik mazam skaitam, tad es saprotu, tā ir nauda, bet ja mēs mazam skaitam nevaram nodrošināt, ka cilvēks var piedzemdēt tuvāk savām mājām. Tas viss reģions, Talsi, Tukums, tur vienkārši... Jā, es zinu, ka līdzīga situācija ir arī, laikam, Ziemeļvidzemē, kur ir arī viņiem lieli attālumi un tuvākās slimnīcas ir grūti pieejamas. Tur, piemēram, Alūksni, piemēram, tur ir tā slimnīca, kas, kā saka, ir nosargāts, bet citā mirklī tas varētu tā arī nebūt. Skaidrs, ka tur ir jābūt kaut kādam veselības aprūpes kopumam, kas ir jānodrošina sasniedzamā attālumā, jebkurā Rīgas vai Latvijas vai jebkurā vietā Latvijā, tikpat Rīgā kā jebkur citur. Bet, ja domā par dzimstību kopumā, jā, tur mēs, diemžēl, esam iegājuši tagad tajā otrajā ciklā, otrajā spirāles tādā gredzenā, pēc tā, ka tagad būtu jādzemdē tai paaudzei, kas ir, kā saka, piedzimusi jau tā pirmā lielā demogrāfijas tās bedres laikā, un tas ir, kā saka, tas rezultāts ir diezgan šausminošs, tieši tā kā jūs sakat, ka slēdziet stāvus un zemdību nodaļas vispār.
Tas, kas man atkal joprojām liekas, tas ir, es domāju, ka viss, kas saistās ar atbalstu jaunām ģimenēm, tā skaitā mājokļu atbalstīšanu, tas ir, manuprāt, absolūti nepieciešamība. No otras puses, man šķiet, ka nevajadzētu aizmirst to, ka tie jaunie vecāki mums ir jāpatur Latvijā. Jaunie esošie vai potenciālie vecāki. Un tas ir tas jautājums par darba vietām izglītotiem jauniem cilvēkiem, kuri sāk plānot, kur tad viņi radīs sev tās ģimenes, kur tad viņi turpināsies, vai ne, kā ģimenes un dzimtas. Un tā ir atkal tā lieta, par ko es jau runāju, proti tas stāsts par emigrāciju, tieši mūsu jaunās izglītoto cilvēku paaudzes emigrāciju, kuru mēs nevaram apturēt, tāpēc, ka mēs neesam pietiekoši daudz investējuši tādā mūsdienīgā zināšanās balstītā ekonomikā. Tā mana lieta, par ko es nepārstāju runāt, ir tas, ka mēs esam nepiedodami maz investējuši zinātnē, pētniecībā un augstākā izglītībā. Un tas vismaz, manuprāt, ir viens no diezgan būtiskiem faktoriem, kas neļauj mums attīstīties. Tā skaitā arī radot to situāciju, kad jauni ļaudis, kuri kā reizi ir visnotaļ reproduktīvā vecumā, dodas prom uz pievilcīgākām vietām, kur ir ne tikai vienkārši lielākas algas, bet arī interesantāks, radošāks un inovatīvāks darbs. Es piekrītu, bet tad atkāpīt tieši uz pamatizglītību, jo mēs varam pateikt, jo kvalitatīvāk mums ir sabiedrība, jo kvalitatīvāk pēc tam ir saima. Bet, ja mēs paskatāmies izglītību, tad mums ir nemitīgas reformas. Mums viena reforma beidzās, kurā mēs esam ieguldījuši naudu. Mēs konstatējam, ka kaut kas nav īsti sanācis. Mēs uzreiz sākam nākamo. Un tikko ir izsludināta jau nākamā reforma. Un tad jautājums, vai mēs varam nonākt līdz kaut kam, ka vismaz viena paudze no 1. līdz klasē, viņi izmācās bez reformām. Te ir, man liekas, atšķirība starp vidējo un augstāko izglītību, pamatizglītību, vidējo izglītību un augstāko izglītību, tāpēc, ka augstākā izglītība nekādas reformas nav piedzīvojusi. Es negribētu nosaukt nevienu senu gadu skaitli. Lūk, un tur, man liekas, ir pietiekuši daudz ko darīt, bet, ja domā par pamatizglītību un vidējo izglītību, jā, arī šis te jaunā iniciatīva. Es pieņemu, ka tur vēl ir kaut kāda diskusija iespējama, bet tas, ka tagad mēs esam izdomājuši, ka mēs 9. klasē STEM priekšmetos rīkosim eksāmenu, kurš tev patiesībā nemaz nebūs jānoliek centralizētais, vai ne? Tur varētu. Es domāju, ka tur ir vērts krietni vairāk parunāt ar jomas speciālistiem un skolotājiem, jo viņi ir tie, kas tiešām ikdienā to procesu īsteno un nepārsteigties ar kaut kādiem skaļajiem piedzīvojumiem, īpaši tagad, kad tā skola 2030, tur tagad, kaut kā tas viss ir tagad sācis darboties, vai ne, un tagad vēl, bet mums ar to nepietiek, mēs vēl kaut ko jauksimies pa vidu, mēs vēl kaut ko grozīsim, un tā. Tas, es domāju, ka ir pietiekoši bēdīgi. Par ko, diemžēl, liecina arī atkal salīdzinot ar lietuviešiem un igauņiem tie starptautiski salīdzināmie dati par mūsu skolēnu sasniegumiem. Vai ne? Tad par jauniešiem. Šobrīd ir oficiāli statistika, ka mums 29,000 cilvēki, kas kvalificējās kā jaunieši, nestrādā, nemācās. Un viens ir, ko es tad saprotu, kad mums ir tik jau pārtikusi valsts, ka vecāki spēja uzturēt, jo kādam taču jāuztur šie jaunieši. Vai arī viņi ir daļa izbraukuši, un mēs vienkārši nezinām, ko viņi dara, tāpēc viņi statistikā parādās kā neko nedaroši, bet kopumā tā ir problēma. 30,000 cilvēku, jauni, kuriem būtu jābūt ambīcijām un enerģijai triekties dzīvē, viņi to nedara. Un tad kas ir jādara valsts līmenī, lai šos cilvēkus motivētu sākt būt tādiem aktīviem un kaut ko iesaistīties? Mums ir, paldies Dievam, arī
citādāk jaunieši. Mums ir jaunieši, kas ir super ambiciozi, un par tiem mums arī sirdī ir jāsāp. Es tā teikt, tiem ir jā. Bet arī par tiem, kas ir palikuši ārpus tās aprits. Es domāju, ka tur viena no lietām, kas, piemēram, mūsu skolu sistēmā tikai tagad mainās, ir tas, ka mēs neesam pietiekoši daudz vēsturiski domājuši par arodu izglītību. Man ir iznācis pēdējā laikā diezgan daudz braukāt apkārt tieši kā reiz arī pa tehnikumiem un arodskolām. Jāsaka, ka tur brīžiem tas iespējas, kas rodās par to, kādas tur ir iespējas un cik vērtīgas lietas tur cilvēkiem tiek mācītas, ir fantastiski, salīdzinot bieži vien ar vienu otru, parasto vidusskolu vai ģimnāziju. Bet tā ir tikai daļa stāsta. Tur ir, acīm redzot, jādomā arī par dažādām prakses iespējām. Tā ir arī Eiropā viena liela lieta, kā motivēt uzņēmējus, lai viņi ņemtos praktikantus. Viena no lietām, kas noteikti ir apsvēršanas vērta, ir izdomāt kaut kādu atvieglot nodokļu režīmu tiem. Tas gan neatiektos uz praksi, bet tas attiektos uz tiem, kas tikko sāk strādāt, proti, lai viņi, piemēram, tā kā Polijā līdz 25 gadu vecumam nemaksā iedzīvotāju ienākumu nodokli un tā, ar kaut kādu šitādu uzrāvienu. Akal, droši vien, ka viss tos 20 tūkstoši mēs šitādā veidā nedabūsim uz borta, bet tas, ka mēs kaut kādu daļu no viņiem varētu dabūt, tas, es domāju, ir skaidrs. Jā, jo šajā gadījumā arī būs darba devējs ieinteresēts paņemt jauno un veltīt savu laiku, jo bieži mēs aizmirstam, ka, lai to jauno paņemt, viņu jāapmāc, pēc tam viņš atnāk kā balta lapa, un tad, protams, viņš no sākuma to rezultātu nedod. Tad vismaz būs motivācija, ka par viņu nav jāmaksā sociālai nodokļi. Savukārt par jauniešiem un dalība politikā. Viens ir balsstiesības no 16 gadiem, otrs savukārt šogad ļoti daudz jauniešu piedalās kandidē uz Saimu. Es, protams, saprotu partijas to vēlmi piesaistīt jauniešu balsis, bet vai tas nav nedaudz pārdroši, ka cilvēks, kurš vēl pa lielam nav pabeidzis kaut kādu izglītību, viņam nav tāda praktiskā pieredzes darbā, viņš morāli ir gatavs vadīt valsti? Parlaments tikai pa daļai vada valsti. Parlaments pārstāv pilsoņus un pārstāv sabiedrību. Parlaments, protams, veido valdību Latvijā un tā, bet parlaments tikai pa daļai valda, parlaments pārstāv arī. Un es domāju, šitajā aspektā jauniešu līdzdalība ir, kāpēc svarīga? Tāpēc, ka notiek viena tāda lieta, ko sauc par sabiedrības novecošanos. Sabiedrības novecošanās tas nav obligāti kaut kas slikts, kā to reizēm iedomājas. Tas nozīmē, ka cilvēki faktiski vienkārši dzīvo ilgāk, kas ir labi. Bet, ja paraugās uz vēlētāju korpusu, respektīvi uz Latvijas tautu satversmes definīcijā, tad tās Latvijas tauta kļūst aizvien vecāki, jo tas vidējais vēlētājs, uz ko parasti orientējās politika, viņš kļūst aizvien vecāks. Tas nozīmē, ka politikā mazāk interesē jauniešu 18, 20 gadīgi problēmas, vairāk interesē pirmspensijas vecuma problēmas, novilkt līdz pensijai, viss šis stāsts. Un tādā ziņā es domāju, ka jauniešu klātbūtne nākamajā parlamentā ir vitāli svarīga. Un viens no veidiem, kā to var darīt, ir, protams, tas 16 gadu vecuma samazināšana. Man tur ir divējādas jūtas, lai gan saprotot to, es pats runājot ar jauniešiem un studentiem un skolās, studenti jau balso, bet pirms skolās runājot, tur jaunieši paši nevienmēr ir baigi entuziastiski. Viņi saka, ka tādiem kā mums varbūt pagaidām vēl nedodiet. Viņiem ir kaut kāda paškritika. Viņiem ir paškritika. Jā. Viņi tā kā nav tā, ka visi drausmīgi ka 100% jauniešu raujās balsot. Tas tā nav, bet kopumā es domāju, ka mums jauni cilvēki, īpaši ņemot vērā to, ka viņu ir mazāk nekā veco, es domāju, ka mums ir pat krietni vajadzīgi. Jā, kāpēc es jautāju tieši par šo dalību sarakstos, atceroties sevi, 20, 22 gadi,
Man nebija domas, ka es iešu tagad saimā sēdēt, man bija citas nodarbes, tādas atbilstošas vecumam. Un tad, kad es nedaudz kļūstu nobriedošāk, kad man ir kaut kāda pieredze un redzējums, ko tad es gribu realizēt, tad es nākšu un ar savu kaut kādu to vīziju jums stāstīšu. Tas bija priekšvēlēšana laiks, un šobrīd tas tāds sociālo tīklu jautājums. Ja paskatāmies tādu vidējo to priekšvēlēšanu rulīti, tad man subjektīvi prāt, kad politika ir diezgan, nevis degradējusies, bet palikusi vienkāršota un tā vietā, lai runātu par idejām un par to realizāciju, mēs tādu nedaudz mazu šovu taisam, tādu izklaidējošu video, kuriem satur diezgan maz, bet cilvēkiem patīk. Ko tad jebkurš PR speciālists teiks? Galvenais, lai tu pirmajās 3 sekundēs nepāršķirot. Dari, ko gribi, pirmās 3 sekundes ir svarīgi. Nu tad lūk, bet tas arī padara to vēlētāju tādu nedaudz infantīvu. Mēs šobrīd sociālo tīklu laikmetā sacenšamies par uzmanību. Un uzmanība, protams, ir tas atslēgas lieta un politiskā kampaņošana, kur Latvijā pēdējos 3-5 gados mēs arī to jau esam piedzīvojuši, bet citur ilgāk. Tur vienmēr ir bijusi kaut kāda daļa no šovbiznesa, vai ne? Cits jautājums ir, kā mēs varam paralēli tam šovbiznesam tomēr arī saglabāt kaut kādu konstruktīvu diskusiju par tēmu, respektīvi, kas ir vajadzīgs valstī un kā mēs varam kaut kādus svarīgus jautājumus risināt. Un, tur es domāju, ka, protams, sociālie tīkli ir tie, kas no vienas puses ievelk, bet sociālie tīkli itin bieži arī ir tie, kas cilvēks vairāk ieinteresē, arī iedziļināties kaut kādos jautājumos. Tur ir 2 lietas. Pirmkārt, sociālie tīkli ir daudzas lietas tiešām demokratizējuši, ka vairs nav tās vertikālā, kontrola par sabiedrisko domu, kur dažas nelielas, neviena neievēlētas redakcijas vai ne, tur pielēmīja, ko latviešu tautai būs domāt. Un tas ir labi, jo tagad, kā to arī tavs piemērs lieliski rāda, ka tur pietiek, vienkārši interesanti darboties, un tu vari piesaistīt ar samērā nelieliem izdevumiem sev pietiekoši plašu auditoriju. Otra lieta ir tas, ka tie sociālie tīkli, protams, ka cīnoties par uzmanību, ir balstīti uz tiem algoritmiem. Un tā gan ir viena lieta, kas ir diezgan bīstama. Mēs par starp citu arī Eiropas parlamentā par to šobrīd esam diezgan daudz darījuši, proti, kā tos algoritmus nolikt šobrīd pie rāmjiem tā, lai neveidotos tā situācija, ka cilvēki dzīvo tikai līdzīgu domājošu cilvēku burbulī, kā rezultātā radikalizētos. Jo šobrīd tas process ir tāds, ka komunicējot ar līdzīgi domājošiem, kas ir tur politiski pa labi, pa kreisi vienalga, kur es neizbēgami radikalizējos, tāpēc, ka es varu neklausīties neko, ko saka pretējā puse, bet man savukārt manas grupas vidū ir jāizceļās, un, protams, es varu izcelties tikai ar aizvien radikālākiem viedokļiem. Tā ir viena no lietām, redzēsim, tur jau Latvijā, protams, arī šī kampaņa noteikti būs interesanta, tāpēc, ka mākslīgais intelekts jau mums sāk diezgan tādu redzamu lomu spēlēt, un tur neko citu īstenībā nevar darīt, kā mēģināt teiksim tā, runāt un ierobežot tās lielos tos sociālo tīklu gigantus, tā kā Meta vai Twitters vai Google, YouTube un tā. Lai viņi, kā saka, pirmkārt, es nezinu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, par to var strīdēties, vai ka viņi ir tagad aizlieguši politiskās reklāmas, vai ne? Latvija, Eiropā, vai ne? Kas ir arī faktors, kas kaut ko spēlē. Bet tas nav demokrātijas kaut kāds ierobežošana, jo sanāk tā, ka ieguvēji šobrīd ir tie, kuriem jau ir tā lielā platforma. Savukārt, ja tu esi neliela organizācija vai jauna organizācija, un tad tu netiec vienkārši pie tā skatītāja, jo iepriekš Latvijā tā sistēma strādāja izcili. Tu nobūsi to savu video,
tev ir kaut kāda summa, tu pasaki nabam, kur es to izdarīju, viss nevienam nav nekāda jautājuma, un arī tagad cietēji nav, un tad tu tiec iekšā svešā burbulī. Tieši viens no veidiem. Taisnība. Viņi jau īstenībā aizliedza to ne tādēļ, ka tā politiskā reklāma būtu kaut kāda tur slikta vai ne. Viņiem nepatika, ka Eiropa viņus mēģina ierobežot, ko tajās politiskās reklāmās drīkst rādīt, ko nedrīkst rādīt. Viņi pateica, mēs to vispār taisam ciet un lieciet mums mierā, jo tas nebija Eiropas mēģinājums aizliegt politisko reklāmu. Viņi paši izdomāja, ka viņi to nedarīs, tāpēc, ka Eiropa viņus ierobežo. Un tur ir visi tie paši stāsti par visām naida runām, par algoritmiem un tā tālāk. Sarunas beigās par vēlētāju. Kā runāt ar vēlētāju, lai vēlētājs iedziļinās gan programmā, gan mēģina izprast idejas, gan arī grib uzzināt ne tikai pašu ideju kā lozungu, bet arī uzzināt, kā tad politiķis faktiski to realizēs. Ar vēlētāju ir jārunā ne tikai sociālos tīklos, bet arī tiešā veidā. Jo tā ir viena no lietām, ko mēs darām un darīs daudzi šajā kampaņā. Vienkārši braukt pie cilvēkiem un stāstīt un runāt. Otrām kārtām runāt par tādām lietām, kas sasaista tos lielos politiskos lēmumus ar cilvēku ikdienas pieredzi. Ne? Kaut vai tur, nezinu, cilvēkiem ir apriebies spaidīt GDPR podziņas visos sociālos tīklos un visās internetu platformās. Viņiem tas nepatīk. Vai tas, ka tur, nezinu, kāds ir palaidis pīli, ka Latvijā aizliegs malkas apkuri. Vai ne? Vai šeit runāt par lietām, vai runāt par to, kas ietekmē to, ka mums ceļās cenas uz benzīnu šobrīd. Ne? Runāt par tādām lietām, kas cilvēkiem ir nevis kaut kāds tāds skaists stāsts par kaut kādu abstraktu realitāti, bet par kaut ko tādu, ko viņš ikdienā piedzīvo savā dzīvē. Tas, es domāju, ka ir galvenais, jo tā sociālo tīklu realitāte patiešām var būt ļoti, ļoti maldinoša. Es, kā saka, pats par to nereiz vien esmu pārliecinājies, ka nevienmēr tas, kurš ir drausmīgi skaļš sociālos tīklos un ir tas, kurš ir arī ar lielu vilkmi runājot ar cilvēkiem un otrādi. Tā kā man tas vismaz liekas, ka nevajag aizmirst arī par reālu dzīvu cilvēku saskarsmi. Paldies par sarunu. Paldies. Uz tikšanos.